sapņi un tikai sapņi nosaka, kas par cilvēku ir tev priekšā. Nevienu no mums neraksturo mūsu pagātne. Mums raksturo tikai mūsu sapni. Pieņemsim. Ja es pajautātu jums, ja jūs tagad būtu vīrietis un meklētu sev vislabāko sievieti uz šīs planētas, vai jūs izvēlētos sevi vai citu sievieti? Ja jūs tagad meklētu sev vislabāko biznesa partneri, jūs izvēlētos sevi vai, Ilonu Masku vai Bezusu vai vēl kādu zināmu bagātu cilvēku. Kāda būtu jūsu atbilde? Es pieļauju domu, ka var gadīties tā, ka jūs man teiktu, es, protams, sev patiku, es, protams, esmu forša, bet es laikam tomēr par biznesa partneri izvēlētos Ilonu Masku. Tad es jums pajautātu, kāpēc? Un ja jūs man teiktu, tāpēc, kā viņam, ir tik labi panākumi dzīvē, viņam ir bijuši tik drosmīgi projekti, viņš tur tik daudz naudas mācēja nopelnīt, viņš tur to un to ir izdarījis. Bet ne tās raksturo cilvēku. Bet kā tu vari izvēlēties Ilonu Masku par savu biznesa partneri, ja tu nezini, par ko viņš sapņo? Jo viss tāds, ko es jau tikko uzskaitīju, tas ir pagātne, tas ir bijis. Bet tu taču savu biznesa partneri izvēlējies uz nākotni, nevis uz pagātni. Un kā tad mēs varam izvēlēties Ilonu Masku, ja mēs nezinām, par ko viņš sapņo? Jo tikai sapņi nosaka, cik tu esi liela, cik tu esi varena, bagāta. Un tas pats, ja tu man teiktu, es izvēlētos citu sievieti, tur kaut kādu fotomodeli, kaut kādu slavenu. Kāpēc? Jo viņi tur, nezinu kas, kājas garākas, ja? Bet tu taču nezini, par ko viņi sapņo. Tikai sapni nosaka, kas būs ar cilvēku tālāk. Tāpēc arī, lai pa īstam iepazīties ar cilvēku, jānoskaidro, par ko viņš sapņo. Pa īstam tu pazīsti, tu zini tikai to cilvēku, kuram tu sapņu zini. Jo tikai sapni nosaka nākotni. Ja tu nezini, par ko sapņo tavs vīrs, tad tu viņu nepazīsti. Ja tu nezini, par ko sapņo tavi bērni, tad tu viņus nepazīsti. Ja tu esi aizgājusi uz pirmo randiņu un neesi paspējusi noskaidrot, par ko tu sapņo viņš, tas vīrietis,
Tad pavēlties aizgājis uz randiņu. Tu viņu nepaspēji iepazīt. Tāpēc vai teikt par saviem sapņiem, par savām vēlmēm vīrietim? Jā. Ja tavi sapņi, tavas ambīcijas, tava nākotnes vīzija viņu atbaidīja, paldies Dievam! Aleluja! Ļoti labi! Jo tad jums nākotne nav kopīga. Priekš kā tev ir vajadzīgs vīrietis, ar kuru jau startā skaidrs, ka nav kopīga nākotne.